Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms vējains un nokrišņiem bagāts laiks. Sinoptiķi prognozē, ka spēcīgākās vēja brāzmas šovakar un naktī ir gaidāmas Kurzemes dienvidu piekrastē, un tajās vēja ātrums var sasniegt pat 28 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs ap 1–2 grādiem virs nulles. Klusāk nevar? Labvakar, cienījamie Radio SVH klausītāji! Raidījums Mīlas mezgls, un šovakar pie mums viesos Oskars ar savu otru pusīti. Labvakar! Jā, labvakar visiem! Nu, ko varbūt iesākumā pastāsti, kā tad jūs iepazināties abi divi? Viss notika kā filmās. Es redzēju, ka viņa kāp liftā. Es sapratu, ka man ir jāmetas viņai pakaļ. Lifta durvis aizvērās, es domāju, ka viss ir pazaudējis, bet nē. Es zināju, ka ir trepas, pa kurām es varētu paspēt noķert liftu. Pāris stāvus augstāk es uzskrēju, un lifta durvis atvērās, un tur viņa bija. Tu atceries, kā viņa bija ģērbusies? Tikpat skaisti kā šodien. Viņai nav daudz drēbi. Nu, un pastāsti varbūt, kas notika pēc tam. Tu droši vien gribēji atstāt par sevi labu iespēju. Pēc tam tā arī bija, kad es darīju visu iespējamo, lai viņai izpatiktu. Naudu nežēloju, apbēru ar puķēm. Izstāst nedaudz par tiem randiņiem tomēr. Nu, kā tu aplidoji viņu? Droši vien restorāni arī? Jā, mēs devāmies uz restorāniem, ēdām visādas garšīgas lietas. Mēs baudījām vakariņas, pusdienas, brokastis. Vai ne, mīļā? Only fools rush in, but Jāsaka, jūs arī labi kopā izskatāties. Mūsu klausītāji jau sūta šeit īziņš. Šobrīd Inese mums ir atsūtījusi no Lielvārdes. Oskar, man ļoti liels prieks par tavu mīlestību, lai viss izdodās. Paldies Inesei par šo te īziņu. Jā, paldies. Un saka, lūdzu, man liekas, katram pārim ir tāds zīmīgs notikums, kaut kāds piedzīvojums, kad viņi saprot, ka jā, ar tevi es gribu palīdzēt. Jā. Mums ir mūsu notikums. Tas bija mans lielais pārsteigums viņai. Es viņu aizvedu uz Rīgas Dinamo spēli. Nu, nepārprot man, tas noteikti ir notikums, bet kas tur ir tik īpašs? Tas bija mačs, kurā pilnīgi visi uzzināja, ka mēs esam kopā. Tā teikt, visas Latvijas priekšā parādījāt, ka jūs esat pāri. Visas Latvijas priekšā tas vēl būtu viegli teikt. Mums pat rādīja lielajā klubā. Nē, nu tiešām apsveicam. Ko varbūt izskaņā pastāsti, kā jūs plānojat pavadīt Ziemassvētkus? Šie Ziemassvētki mums būs īpaši. Mēs tos pavadīsim romantiskā, intīmā gaisotnē. Trietā. Trietā? Es jūs varu apsveikt ar ģimenes pieaugumu? Jā. Cienījamie Radio SVH klausītāji, šāds notikums patiešām iedvesmo gaišākiem svētkiem. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šis bija raidījums Mīlas mezgli, Radio SVH.